Vasara ir pateicīgs laiks ārstniecisko augu vākšanai. Tūdaļ jūs redzēsiet, kā no tiem gatavo zāles. Ik viens no mums vēlas neslimot, lepoties ar labu veselību un izskatu. Senāk, dzīvojot harmonijā ar dabu, cilvēks dziedinošo spēku smēlās no tās. Kā veselīga dzīvesveida piekritēji, Jansonu ģimene dabas brīnumaino un dziedinošo spēku iepazina jau kopš bērnības. Tā bija laba motivācija, lai pirms 20 gadiem vaļasprieku apvienotu ar biznesu un uzsāktu ražot populāro imunitātes Salvio augu tēju. Man un manam vīram to ir iemācījuši mātes, ja? Mūsu mātes, ja, kas ir no bērnu kājas mūs dzirdījuši ar zāļu tējām, ja, ikdienā, ja, un līdz ar to mēs kā bērni augām un neslimojam, ja, un tāpēc mēs tā laika gaitā vērojam visus ārējos apstākļus un saprotam, ka tieši šie augi un šī dabas vērtība ir tā, kas mūs var uzturēt pie dzīvības. Uzņēmuma Salvija īpašniece Jāna Jansone teica, ka arī laukos var atrast nodarbošanos, vajag mācēt tik saskatīt. Meža aveņu un piparmētru tēja, Salvio augu maisījums un citi uzņēmuma radītie produkti šobrīd top Bauskas novada Īslīces pagastā. Lai arī Salvio augu maisījumam jau ir 20 gadu, paaugstinot konkurētspēju tirgū, tā iepakojums ir mainījies līdz laikam. Ieviešot tirgū jaunumu, brīnuma dzēriens šogad iznācis jaunā kvalitātē, proti esošais sastāvs sajaukts ar medu. Dzīvības dzēriena sastāvā ir 24 Latvijā sastopamu augu lapas, ziedi, mizas un saknes. Tajā ir mums labi zināmā dille, asinszāle, brūklene, pelašķis, vītola miza un citi augi. Salvio augu maisījums lieliski iznīcina vīrusus un baktērijas, ārstē iekaisumus, alerģijas, novērš sliktu dūšu un uzlabo ēstgribu. Daba jau mums ir visapkārt, vajag tikai ieraudzīt, saprast un izmantot. Ja? Un, teiksim, lauki šī gadījumā ir pats ideālākais variants, kur var strādāt brīvi un elpot svaigu gaisu un arī nodarboties ar šo tēju ražošanu. Augu vākšana un pārstrāde notiek no pavasara līdz rudenim, tāpēc, lai ziemā varētu labi atpūsties, pusgada siltajos mēnešos tējas ražotājiem ir cītīgi jāpastrādā. Process īstenībā ir ļoti interesants, tāpēc, ka, kad nāk pavasaris un mēs skatāmies, kad atmostas daba, ir ļoti interesanti vērot, kā katrs augs pēc auga atplaukst un dod savu smaržu, un mums jau pašiem tas ir kā hobijs un arī dzīves stils. Savvaļas augi tiek vākti mežā, pļavā un dārzā, tad tos novieto bērniņos. Nelielā savāktā augu paradīzē tur tiek kaltējis. Tad jaudīgā smalcinātājā katru augu saberž smalkā gandrīz pulverveida masā. Vēlāk, dzerot tēju, nav jāsaskaras ar lielām augu sastāvdaļām tējas krūzē. Visas 24 tējas sasmalcinātās sastāvdaļas pēc izstrādātas un pārtikas veterinārā dienesta apstiprinātas receptūras dozē un samaisa kopā. Uzbērumu fasē nelielos tējas maisiņos, vai arī pēc jaunās receptūras sajauc kopā ar medu un pilda mazās 140 gramīgās prezentablās burciņās. Tēja nonāk visos aptieku tīklos Latvijā un 3 Rīgas veikaliņos. Salvio augu maisījumu novērtēja un pazina jau PSRS laikā, un tā popularitāte savulaik atzīta arī Kamčatkā un Ukrainā. 1 līdz 3 tēkarotas dienā ir optimālā deva, lai izietu imunitātes stiprināšanas kursu. Starp citu, Salvio no latīņu valodas nozīmē esi vesels.